Sveiki visiem! Mūsu komandu sauc Ergo Eivs, un šajā komandā piedalījos es, Keita Eglīte, Līga Matisona un Tereza Anna Jadzeviča. Sāksim ar problēmu. Izpētes laikā mēs secinājām, ka nav lietotnes, kurās būtu vienlaikus apvienota viegli pārskatāma informācija, putnu atpazīšanas rīki un atgriezeniskā saite. Tātad mūsu pievienotās vērtības ir viegli pārskatāma informācija un šī atgriezeniskā saite, jeb testi, spēles un uzdevumi. Mērķa auditorija. Ar dabas zinātnēm saistīti kursu studenti, skolēni un indivīdi, kam vienkārši interesē bioloģija vai putni. Ir svarīgi, ka cilvēki uztur veselīgu dzīvesveidu, un šī aplikācija motivēs cilvēkus biežāk doties pastaigās dabā, tādā veidā arī dodot cilvēkiem iespēju mācīties no jebkurienes, kā arī šis būtu interesants veids, kā pavadīt jūsu bioloģijas stundas. Funkcijas. Putnu atpazīšanas rīki, viegli uztverama informācija, lai to saprastu jebkurš, un spēles un testi, kā arī gamifikācija. Atbildot uz vairāk jautājumiem, jūs iegūsiet vairāk monētas. Šis ir pirmais skats, kā izskatīsies aplikācija uzreiz to atverot. Šeit ir divas milzīgas pogas, uzspiežot šīs pogas atvērsies jūsu kamera, un uzspiežot šo pogu, telefons izmantos jūsu mikrofonu. Uzspiežot šo pogu atvērsies vēl cita sadaļa, kur ir pirmā Birds, kur jūs varēsiet lasīt informāciju tieši par putniem. Sadaļā Games būs šie testi un treniņu uzdevumi. Articles sadaļā jūs varat lasīt citu autoru rakstus. Un sadaļā mapē jūs varēsiet pirmkārt redzēt savu lokāciju, un jūs varēsiet redzēt dažādās vietās biežāk sastopamos putnus, ko tieši citi cilvēki ir piefiksējuši tajā vietā. Uzspiežot šīs ikonas, jums atvērsies jūsu profils, kur jūs varat redzēt, cik jums ir monētas, kurēs varēs redzēt, kādus testus jūs esat izpildījuši, collection, jeb biblioteka, kur varēs redzēt jūsu atrastos putnus, un varēs rediģēt savu avatāru, izmantojot monētas. Aplikācijas aprakstu un prototipu jūs varat atrast linkos, kas ir pievienoti mūsu PDF failā, un tas arī viss. Paldies par uzmanību!